Wow, kāda diena! Tagad ejam tālāk. Mēs nonākam pie nākamā korifeja. Mēs tagad nākamajā posmā koncentrējamies uz tuvo austrumu konfliktu, un mēs varam uzdot savus sprādzienbīstamos jautājumus citam apgaismošanas gigantam, kurš dzīvo Japānā. Un viņu intervēs mūsu fantastiskais klātēvē korespondents Dens no ASV. Japāna, ASV, mēs šeit Šveicē, tāpēc šoreiz mums ir darīšana ar 15 stundu laika starpību starp šiem diviem vīriem. Un 7 un 8 stundu laika starpību ar mums šeit Šveicē. Mēs vēlamies jums pateikties par jūsu vērtīgajiem pakalpojumiem un jau iepriekš ieskatīties jūsu biogrāfijā. Džeims Korberts. Džeims, tu esi mums vajadzīgs! Džeims Korberts ir dzimis un audzis Kanādā. Viņš absolvējis 3 vienības koledžu Dublinā, Īrijā, iegūstot filozofijas maģistra grādu. Pēc pārcelšanās uz Japānu Džeims Korberts 2007. gadā nodibināja vietni The Corbett Report kā platformu neatkarīgai politikas, sabiedrības, vēstures un ekonomikas kritiskai analīzei. Tajā laikā viņš vietni vadīja paralēli angļu valodas skolotāja darbam. Apmēram 4 gadus vēlāk viņš kļuva par pilna laika pētniecisko žurnālistu. Kopš tā laika viņš ir saņēmis daudzus apbalvojumus par sava žurnālistu darbu un ir bijis referents dažādās universitātēs, TEDx Koģen un neatkarīgās izmeklēšanas komisijās, kā piemēram Nacionālajā pilsoņu izmeklēšanas komisijā Kanādā. Gadu gaitā Džeims Korberts ir izlaidis daudzas atklājošas dokumentālās filmas, piemēram, 11. septembris, Aizdomās turētie, Paverdzināšanas gadsimts, Federālo rezervju stāsts un kas ir Bills Geits. Viņa dziļi tvērtie pētījumi ir publiski atrodami viņa vietnē un daudzos kanālos, 100 podcastu epizodēs, intervijās un citos formātos. Viņam sociālajos kanālos vien sako vairāk nekā 300,000 abonentu. 2018. gadā viņš nodibināja ikgadējo negatīvo balvu Fake News Awards, kur viņš dokumentē visvairāk sagrozītās ziņas no sistēmas mēdījiem. Šodien Džeims Korberts runā par tēmu tuvo austrumu konflikts un digitālās centrālās bankas nauda. Absolūts šausmu scenārijs. Džeims Korbert, paldies, ka jūs atkal esat šeit. Nekādu problēmu. Šodien mēs runāsim par karu tuvajos austrumos un CBDC. Tātad, ja esat gatavs un mūsu klausītāji ir gatavi, mēs to daram tūlīt. Cienījamie skatītāji, vai esat gatavi? Tad sākam ar šo. Jūs minējāt 7. oktobri, kā Izraels 9.11. Kā tas nākas, kā šīs divas lietas var saistīt kopā? Protams, es neesmu vienīgais, kurš ir lietojis šo frāzi. Faktiski galvenie mēdīji šo frāzi izmanto uzreiz pēc 7. oktobra uzbrukumiem, un, protams, viņi lieto šo terminu saistībā ar iespējīgo lielā mēroga teroristu uzbrukumu, kas nebija tas, ko mums teica, un kas attaisno notiekošo iespējams nebeidzamo karu pret terorismu. Es izmantoju šo analoģiju pavisam citādā veidā, jo, kā zina tie, kas zina manu darbus, es zinu, un es esmu izpētījis 11. septembra teroristu uzbrukumus zem viltus karoga no dažādiem leņķiem, tostarp aplūkojot naudas takas un kara spēles, kas norisinājās 9.11. laikā, kā arī aplūkojot dažus aizdomās turamos cilvēkus, kas ir saistīti ar 11. septembri, izlūkdienestu amatpersonas un aģentūras, kas aktīvi strādāja ar Al-Qaida, kas pazīstam arī kā Al-Qaida, un kas daudzos aspektos to arī radīja. Tātad kad es saku 7. oktobris, bija Izraēlas 11. septembris. Es to domāju šajā kontekstā, ka noteikti inscenētu vai izprovocētu viltus karoga pasākumu, kas tika izmantots kā attaisnojums jau iepriekš izstrādātai militārai un politiskajai programmai.
Yeah. Now, when you say O, never ending, kad jūs sakāt, ka tas karš nekad nebeigsies, es redzu, ka Izrēlē ir nodomi Gazā. Vai jūs redzat veidu, kā izbeigt šo karu Gazā? do you foresee some Kā tas beigsies? Vai tam vajadzētu beigties? Es domāju, ka bezgalīgais šajā lietā ir tas, ka, ja viņiem visapkārt pastāvīgi būs ienaidnieki, tad viņi patstāvīgi ķersies pie ASV valsts kases, lai saglabātu ieroču sūtījumu plūsmu. Bet runājot par Gazu, vai jūs paredzat šīs situācijas beigas? Diemžēl, es redzu, kā tas varētu beigties. Un, diemžēl, lielākā daļa alternatīvu nav patīkama. Tie ietver palestīniešu tautas iznīcināšanu no Gazas joslas. To ir minējuši daudzi Izraēlas parlamentu ministri, kuri ir runājuši par Gazas joslas iznīcināšanu vai palestīniešu tautas iznīcināšanu. Un, protams, šie cilvēki tiek noraidīti kā tās jau ir galēji labējo nomaļu grupas, viņi nepārstāv Izraēlas valdības vairākumu, taču ir interesanti atzīmēt, ka Netanjahu politiskā koalīcija šobrīd ir atkarīga tieši no šādiem cilvēkiem. Tātad šī ideja Izraēlas politikā nav nemaz tik maza nomalis parādība, kādēļ tas faktiski varētu beigties ar Gazas joslas etnisko tīrīšanu. Un tad, protams, vēl ir jautājums arī par Jordānas rietumkrastu, kur gadiem ilgi lielai daļai no Izraēlas politiskās klases ir bijusi atklāta un saskaņota politika turpināt un paplašināt tur nelegālās apmetnes. Tas notiek rietumkrastā. Vēl pagājušajā nedēļā starptautiskā tiesa ar prejudikālu lēmumu izsprieda, ka Izraēlas īstenotā okupēto palestīniešu teritoriju okupācija ir nelikumīga. Tas vēlreiz apliecina, ka šī ir nelikumīga okupācija un Izraēlai ir jāpieliek visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk izbeigtu to, ko tā tur dara. Bet kā tad tas izskatās? Un, diemžēl, kā jau es teicu, es redzu daudzas iespējas. Es varu iedomāties daudzus veidus, kā tas varētu beigties, jo īpaši Gazas joslā, piemēram, ar pilnīgu palestīniešu iznīcināšanu vai vismaz pietiekami liela skaita cilvēku pārvietošanu, lai turpinātu padarīt palestīniešu izdzīvošanu Gazas joslā neizturamu vai vismaz atvērt jaunus maršrutus un jaunas teritorijas izrēliešu apmešanās vietai Gazas joslā. Bet viss, kas atgādina militāru perspektīvu, piemēram, ka Hamas patiešām cīnītos karā pret Izraēlas valdību un ka patiešām ir divi spēki, kas cīnās viens pret otru un ka tas varētu notikt vienādi vai otrādi, manuprāt, tas ir nepatiesas narratīvs, kas ir ticis implantēts. Tas, kas tur notiek, nav karš. Tā ir kaušana, liela kaušana, kas tur šobrīd notiek. Un, kad mēs skatāmies aiz Gazas joslas uz rietumu krastu, tad mēs redzam Jeruzalemi, Golānas augstienes, katru no šīm vietām. Tātad mēs varētu ekstrapolēt un teikt, ka mērķis iespējams ir palestīniešu iznīcināšana no visas Izraēlas, vai ne? Kā jau teicu, šī nav ekstrapolācija vai teritorija. Par to aktīvi ir runājuši vismaz noteikti Izraēlas parlamenta deputāti. Un kad viņi to dara, kad šie ministri nāk klajā un izsaka šos paziņojumus, Netanjahu parasti iznāk priekšā un izsaka sava veida paziņojumu. Ak, tas iet pārāk tālu, ak, mēs neatbalstam šo ideju, bet, kā saka, politiskā koalīcija, kas tur kopā Netanjahu valdību, ir atkarīga no ministriem, kuri nāk klajā ar šāda veida paziņojumiem, un tādu ir daudz. Pašlaik es to dokumentēju gaidāmajai podkāsta epizodei, tāpēc es šobrīd skatos tieši šos datus un varu teikt, ka ir daudz dokumentētu pierādījumu par daudzu Izraēlas politiķu paziņojumiem, kas aicina iznīcināt palestīniešu tautu. Tātad tā nav tikai pāris cilvēku izteikta malējā ideja, to izsaka varas pozīcijās esošie cilvēki, un tas, kā jau teicu, ir vismaz viens no veidiem, kā mēs varam iedomāties šī konflikta beigas, kaut arī vissliktākajā iespējamajā veidā. Jā, un Netanjahu atmaidzinās savus apgalvojumus atkarībā no tā, kurš viņu klausās. Es domāju, viņš mēģinās mazināt šo ideju, bet kādu citu dienu viņš pielīdzinās Gazas iedzīvotājs Amelakam, kur ir jālikvidē. Jā, un, protams, tas ir saistīts arī ar Izraēlas iekšpolitiku un politiskajiem cikliem.
Un Netanjahu karjerā ir dokumentēts modelis, kurā viņš izteica visprovokatīvākos un atklātākos paziņojumus par agresīvāko politiku pret palestīniešiem laikā, kad notika stipri apkarotās politiskās vēlēšanas. Viņš būtībā reklamē labējo balsis, kas notur viņu amatā, bet tad pastāv arī draudi visā vainot Netanjahu. Protams, viņš ir dominējošs spēks Izraēlas politikā, un tā tas ir bijis gadu desmitiem, bet viņš nav vienīgais spēks. Un mēs riskējam pieņemt, ka, ja mēs iegūtu pārāku, prātīgāku Izraēlas premjerministru kā Naftali Benetu vai Ehudu Baraku, kurš bija Džefrija Epšteina uzticības persona vai kādu citu pie varas esošu, tad viss būtu kārtībā. Bet es domāju, ka tas nav patiesas narratīvs, kas ir šādās runās. Tas ir fundamentāls jautājums, kas ir bijis Izraēlas politikas centrā jau kopš Izraēlas valsts dibināšanas ar teroristu uzbrukumu palīdzību. To mēs jau zinām, un vēlreiz, tās nav sazvērestības teorijas. Tā ir dokumentēta vēsture, piemēram, uzbrukums viesnīcai King David 1948. gadā, kas toreiz bija lielākais teroristu uzbrukums vēsturē, un kas šokēja pasaules sirdsapziņu, kad tika nogalināti desmitiem, simtiem cilvēku un ievainoti vēl daudzi citi. Tas bija absolūti visnežēlīgākais un nekaunīgākais uzbrukums, mērķtiecīgs terorista uzbrukums, ko veica tie, kam būtībā vēlāk bija jākļūst par Izraēlas politiskās iekārtas eliti. Uzbrukums bija daļa no viņu plāna padzīt Britus no Palestīnas. Un, diemžēl, tas viņiem izdevās ļoti veiksmīgi. Jau no paša sākuma Izraēlas valsts pamati balstījās uz terorismu un vardarbību pret palestīniešiem, un, diemžēl, nekas nav mainījies pēdējo 75 gadu laikā. Un kad jūs sakāt, ka šis teroristu grupējums kļuva par politisko eliti, vai jūs domājat Irgunu? Jā, un patiesībā tas vārds man tagad nenāk prātā, bet es to dokumentēju savā nesenajā podkāstu epizodē. Vai drīkstu iepazīstināt Benjaminu Netanjahu kara noziedznieks? Tur es dokumentēju to, ka tieši Irgunu vadītājs, kurš bija atbildīgs par operāciju King David hotelī no Netanjahu puses, tika ne tikai slavēts, kā piemērs Izraēlas valsts dibināšanai, viņš bija viens no Izraēlas valsts dibinātājiem, taču pat 2006. gadā šī nāvējošā bombardēšana 60. gada dienā Izraēlas valdība ne tikai atklāja pieviņas plāksni, par ko apvienotās karalistes vēstnieks toreiz teica, ka esot absolūti ievērības cienīgi, ka brīva, liberāla, demokrātiska valsts burtiski uzceļ pieminekli šausmīgam, nāvējošam teroristu uzbrukumam. Bet kurš bija turklāt, lai atklātu plāksni un vēlreiz pieminētu Irgunu un slavētu viņus par viņu labo lomu Izraēlas dibināšanā caur šo nāvējošo notikumu? Neviens cits kā Benjamins Netanjahu. Vai ir tā, ka Netanjahu valdība ir kaut kādā veidā saistīta ar Hamas? Jā, ir. Un arī to es esmu dokumentējis savā darbā. Pirms dažiem mēnešiem es uzrakstīju rakstu Hamas slepenā vēsture par Hamas dibināšanu, par to, kas tas ir, no kurienes tas nāk, un par plašajiem sakariem starp Izraēla valdību un izlūkdienestu, un starp Izraēlas valdību un Hamas. Un es domāju, ka būtu pārāk vienkārši teikt, ka Hamas ir tikai pilnīgs izdomājums, totāla Izraēlas valdības marionete. Jo patiesībā ir pierādīts, ka to atbalstīja, mudināja, finansēja un veicināja Izraēlas valdība. Likud partijas sanāksmē 19. gadā Benjamins Netanjahu pat nepārprotami teica, ka viņa stratēģija ir atbalstīt Hamas, lai palestīnieši Gazas joslā būtu politiski un ideoloģiski nošķirti no palestīniešiem rietumkrastā, nodrošinot to, ka viņi nekad neapvienosies un nevarēs radīt reālus draudus, radot divu valstu risinājumu Palestīnas un Izraēlas konfliktam. Tātad tas atkal ir acīm redzams. Mums par to nav jāšaubās. Džeims, runājot par nepieciešamību turpināt karus kopumā, es redzēju jūsu, iespējams, jaunāko video, un tur jūs pieminējāt rakstu
Covert Action Magazine, un es paskatījos Covert Action Magazine, un es nezinu, vai es lasīju pareizo rakstu, bet tas bija no cilvēka, kurš teica, ka tas ir bijis Amerikas Savienoto Valstu modus operandi. Jau no paša sākuma uzturēt karus darbībā. Vai jūs teiktu, ka tā tas visumā ir tuvajos austrumos, ka tā tas arī šodien ir Ukrainā, un tas attiec arī uz Amerikas Savienotajām valstīm? Es teiktu, ka tas ir militāri rūpnieciskā kompleksa vispārējās darbības režīms, ko Einhausers identificēja, kad 1960. gadā atstāja ASV prezidenta amatu, un kas šodien ir vēl vairāk spēkā nekā tad. Tas ir bijis šī militāra rūpnieciskā kompleksa darbības veids kopš pašiem pirmsākumiem. Karš ir valsts veselība, bet karš ir arī katras nozares, katras palīgas struktūras, katras lepenā dienesta un visu citu lielākās dziļās valsts orgānu veselība, kas faktiski nosaka politiku. Un tāpēc viņiem ir ne tikai personiskas intereses, ne tikai slēptas intereses, bet viņu intereses ir sinonīms interesēm par kara darbību un pastāvīgu iemeslu radīšanu militārām darbībām. Jā, tā noteikti ir daļa no stratēģijas. Es domāju, ka tas vairāk notiek patiesi noteiktos laikos un vietās, noteiktu stratēģisku iemeslu dēļ. Mēs uz to varam paskatīties vēsturiski, piemēram, 1980. gados skaidrais finansējuma iemesls. Patiesībā tā bija lielākā, vismaz atzītākā CIA operācija vēsturē. Tā bija finansēt talibu Afganistānā 80. gados kā daļu no viņu džihādistu kara pret padomju varu. Un tieši tāpēc, ka Kārtera administrācijas dziļā valsts 70. gadu beigās nolēma, ka labākais veids, kā nosiņot padomju varu, ir ievietot tos gaļas mašīnā un pasniegt viņiem viņu Vietnamu. Tātad viņi to darīja pavisam skaidri, un viņi centās turpināt šo karu pēc iespējas ilgāk. Tāda bija stratēģija. Konflikts Ukrainā, manuprāt, ir precīza paralēle, jo šajā gadījumā mērķis nepārprotam ir Krievija. Un ASV ar prieku cīnās ar Krieviju līdz pēdējiem Ukrainim. Un viņi turpinās tur sūtīt naudu, palīdzību un ieročus, lai darītu tā, ka šis konflikts ilgs tik ilgi, cik iespējams, lai izsūktu Krievus. Wow. Well, I think Trump has recently said Es domāju, ka Trumps nesen teica, ka vēlas izbeigt šo karu. Ja viņš pārtrauktu šo karu, tad arī gaļas mašīna apstātos. Bet es domāju, ka viņam ir citi iemesli, lai apturētu karu. Mēs vēlētos nedaudz parunāt par jūsu pārdomām par pašreizējo NATO pārstāvnieciskā kara stāvokli Ukrainā. Un padomāsim arī par galvenajiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par kara pret Krieviju sākšanu un turpināšanu. Ko vēlas šie cilvēki? Tādi kā Viktorija Nulenda un ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Kādi ir viņu mērķi tur? Ziniet, tas ir labs jautājums. Un es domāju, ka tas ir jautājums par to, cik tālu ģeopolitiskajā vēsturē mēs vēlamies atkāpties. Es noteikti domāju, ka impērijas, Britu impērijas 19. gadsimta beigās, Amerikas impērijas 20. gadsimta stratēģija ļoti ilgu laiku bija nošķirt krievus un vāciešus un būtībā turēt tos karā vienu pret otru. Jo, ja viņi apvienotos, pat ne politiski vai ekonomiski, vai pat vienkārši veidotu labas attiecības savā starpā, tas nopietni apdraudētu, teiksim, Britu vai amerikāņu spēju kontrolēt Eiropas kontinentu. Un kā tika atzīmēts pirms vairāk nekā gadsimta kopš Makindera laikiem, Halfords Makinders un jau šodien pazīstamās ģeopolitiskās rašanās, šī joma ir tā sauktā globālā šaha galdiņa sirds. Un neatkarīgi no tā, kāda vara to kontrolē, tā būtībā kontrolē visu planētu. Un tas ir saprasts jau vairāk nekā gadsimtu, un tieši tāpēc vienmēr ir bijusi nepieciešamība iedzīt ķīli starp krieviem un vāciešiem vai eiropiešiem vispār. Un es domāju, ka tas ir aktuāli arī šodien. Tā joprojām ir daļa no stratēģijas. Yes, I was talking. Jā, es veicu interviju no vietnes antivāra.com,
ar viņu operatoru. Viņš veido lielisko pretkara podkāstu. Hortons? Jā, Skots Hortons. Un viņš teica, pēdējais, ko rietumi vēlas, ir Vācijas un Krievijas vienotība. Un viņš saka, ka viss sliktākais būtu, ja Vācija un Krievija kādreiz atkal sāktu karot savā starpā. Mēs jau esam redzējuši, kas notiek, kad tā notiek. Jā, mēs redzējām. Bet atgriežoties pie Trumpa izteiciena, ka viņš beigs šo karu. Ko jūs zināt par viņa labo draugu Larriju Finku, BlackRock izpilddirektoru, kuram ir padomdevēja loma Ukrainas atjaunošanā, un kurš ir atbildīgs par Ukrainas attīstības fondu? Jā, tas ir tieši tā, kā jūs to aprakstāt. Starp citu, BlackRock ir lielākā investīciju sabiedrība pasaulē, kurai pieder, ja ne lielākā daļa, tad vismaz liela daļa, gandrīz visu Fortune 500 uzņēmumu akciju. Un BlackRock, jo īpaši Larrijs Finks, BlackRock izpilddirektors, arī ir ieguldījis lielus ieguldījumus Ukrainas rekonstrukcijā, kas, protams, ir pasniegta digitālās transformācijas kontekstā. Šis process tika uzsākts jau pirms pašreizējā konflikta, taču tas noteikti ir paplašināts, un Larrijs Finks ir atklāti runājis par to, ka šī ir lieliska iespēja valdības un ekonomikas pilnīgai digitālajai pārvaldei. Un tātad tieši to viņi tagad cenšas arī izdarīt, un, protams, tas ir uzplaukums un korumpēts bizness miljardu eiro, miljardu dolāru veidā ikvienam, kurš var iebāzt degunu šajā konkrētajā kūkā un apēst lielāko daļu no tās. Es pētīju Larrija Finka vēsturi un viņa iesaisti Ukrainā un viņa iesaistīšanos tur. Un es uzgāju konferenci, kas pirms dažiem gadiem notika Ņujorkas Cityjā. Vai kādreiz esat dzirdējis par The New York Times sponsorēto Dealbook Summit? Jā, es par to esmu dzirdējis, bet es nesakoju tā norisē. Un es izlasīju tur sīko druku. Tajā ir teikts, samitā uzstāsies arī premjerministra amata kandidāts Benjamins Netanjahu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Meta vadītājs Marks Zukenbergs, ASV finanšu sekretāre Dženeta Džolena un BlackRock vadītājs Larrijs Finks. Visi šie cilvēki kopā Ņujorkas samitā. Ko tu par to saki? Tikai to, ka tas mani nemaz nepārsteidz. Es teiktu, ka šie ir tieši tie cilvēki, kurus mēs sagaidām, lai šie sanāktu kopā un runātu par to un mēģinātu gūt no tā visādā ziņā labumu. Gan finansiāli, gan ģeopolitiski, arī militāro. Un, protams, katram dalībniekam pie šī galda ir savi iemesli, kāpēc viņi te atrodas, taču viņi noteikti var vienoties par Ukrainas dzīvības asins izsūkšanas darba kārtību, lai cīnītos pret Krieviem. Tas ir tas, ko šobrīd vēlas darīt daudzi dažādi cilvēki pie šī galda. Džeims, jūs neliekaties, esam pārāk pārliecināts par pašreizējās Izraēlas krīzes iespējamiem iznākumiem. Optimistiski, kāds būtu puslīdz saprātīgs Ukrainas kara iznākuma scenārijs bez BlackRock valsts pārņemšanas? Jā, kā jau teicu, tagad tas ir ārkārtīgi grūti, un es domāju, ka visi līdz šim jau ir izspēlējuši savas kārtas tā, ka ir grūti iedomāties. Tagad vēl pastāvētu veids, kā atkāpties no šī bezdibeņa. Jo es domāju, ka Krievi nevar tagad atkāpties, nepanākot vismaz kaut kādu sejas glābšanas pasākumu Donbasā, saistībā ar it kā ģeopolitiskajiem mērķiem. Taču tajā pašā laikā Ukraina tagad ir stingri apņēmusies virzīties uz rietumu integrāciju, tostarp dalību NATO. Un nesenajā NATO konferencē tika apliecināts, ka Ukrainas ceļš un dalība uz NATO ir neatgriezenisks. Tas nenotiks rīt, bet tas notiks. Tā, protams, bija sarkanā līnija, ko Krievi bija novilkuši jau pirms ļoti, ļoti ilga laika, pat vēl pirms Putina. Ideja par Ukrainu iekš NATO tieši bija šī sarkanā līnija, tāpēc ir grūti iedomāties sejas glābšanas pasākumus, kas būtu iespējami šajā brīdī, kurā vismaz, kā jūs sakat, pat ja konflikts beigtos rīt. Mums Kijevā ir valdība, kas ir parakstījusi veikt digitālo pārveidi, ko pārņems BlackRocks, Palantirs un citi uzņēmumi, kas iesaistīsies šajā spēlē.
Tieši tagad. Šobrīd ir grūti iedomāties, ka viņi varētu tikt izmesti no valdības Kijevā. Jā. Tagad, Džeims, mēs pāriesim pie mūsu otrās tēmas - CBDC. Un es gribētu atvērt šo tēmu ar nelielu jaunumu no pagājušās nedēļas nogales, kas sākās jau aizpagājušajā nedēļā. Zini, man bija pilna galva, un es biju iejucis darba dienās un nedomāju par lietām. Es arī neko nepētīju un nepārbaudīju savu Twitter plūsmu, tāpēc es neko daudz nezināju par visu šo CrowdStrike afēru. Es pat nezināju, kas ir tas CrowdStrike. Līdz kāds man šodien to pateica, ka tas ir programmatūras drošības uzņēmums. Bet piektdien kaut kas notika, un neskapēc es nevarēju piekļūt nevienam digitālajam ierakstam savā bankā. Manā tālrunī ir lietotne, kas ļauj skatīt savu bankas kontu un darījumus, un tur bija rakstīts, nedēļas nogalē tas nav pieejams. Un tad mans draugs teica, jā, tas varētu būt CrowdStrike lietas dēļ. Viņš minēja, ka 100 lidojumu ir tikuši atcelti. Viņš minēja, ka YouTube šorīt nav darbojies 3 stundas, bankas bijušas slēgtas un tā tālāk. Un tā kā mēs runājam par CBDC, mana doma bija tāda, ka tai vajadzētu būt skaidrai norādēji par visa pārslēgšanu uz digitālo. Vai jūs nedomājat, ka cilvēki ir noraizējušies par to, ka viņi zaudēs piekļuvi skaidrai naudai un viņiem nebūs iespējas tērēt, ja viņi nebūs 100% atkarīgi no šīs digitālās naudas, ko šie vēlas ieviest? Priecājos, ka ielikāt šo diskusiju šajā kontekstā, jo šobrīd ir 10 tūkstošu, varbūt pat vairāk cilvēku, kuru ceļojumi ir pārtraukuši, banku konti cietuši un tā tālāk, jo šoreiz ir noticis gadsimta notikums, šī briesmīgā nekārtība, kas tikko bija izplatījusies. Bet vismaz tagad cilvēkiem vajadzētu prioritāri padomāt par to, vai ir laba ideja padarīt visu mūsu dzīvi, visu mūsu ekonomisko eksistenci atkarīgu no šīs digitālās tehnoloģijas, kas ir neaizsargāta pret nejaušām kļūmēm un viltus atjauninājumiem, nemaz nerunājot par reāliem uzbrukumiem, ko veids īsti grēkāži no ārpuses. Vai arī viltus karogu uzbrukumi, kas kaut kā tiek radīti, vai varbūt pat kaut kādas augstākas varas iejaukšanās. To mēs zinām. EML, elektromagnētiskā starojuma lauki, saules starojums, Carringtona notikums, magnetiskās vētras. Mēs zinām, kādā veidā šīs lietas var iznīcināt vai izjaukt mūsu elektronisko dzīvi, kādu mēs to pazīstam vienā mirklī. Savā ziņā tas bija gandrīz iepriecinoši redzēt, kas notika ar CrowdStrike problēmu. Ar roku aizpildītas iekāpšanas kartes avio kompāniju pasažieriem. Tās nevarēja vairs izdrukāt elektroniski. Nevarēja izmantot QR kodus. Tos burtiski aizpildīja ar roku, un tas vismaz lika aizdomāties par to, cik dziļi mēs esam iegrimuši šajā digitālajā matricā. Kā ar roku rakstītas iekāpšanas kartes redzēšana mūsdienās jau ir šokējoša. Bet jā, agrāk cilvēki fiksēja lietas ar pildspalvas papīra. Kāpēc mēs esam atteikušies no tā? Kādas izdzīvošanai svarīgas neatliekamas problēmas mēs esam atrisinājuši, ievietojot visu mūsu dzīvi šajā digitālajā matricā? Es domāju, ka jūs to varētu attiecināt uz tik daudzām lietām, kurām ir jauns risinājums. Un pirmais jautājums, kas mums būtu jāuzdod sev, ir šāds. Kas ir nepareizi ar to, kas mums te notiek? Man, piemēram, ir diezgan laba uztveršana, vismaz tad, kad es biju Japānā ar veco 3G tīklu. Kāpēc mums ir nepieciešams 4G vai 5G? Un viņi to turpina paplašināt, un mums saka, ka tas ir absolūti nepieciešams mūsu turpmākai pastāvēšanai, bet man nav nepieciešams, lai pielādētu filmu 19 sekundēs 53 sekundžu vietā. Ļaujiet man ievietot atsauci uz Nīlu Postmanu, tādas grāmatas kā Amusing Ourselves to Death autoru. Viņš bija ļoti interesants un ļoti uz priekšu redzošs autors, kurš 80. un 90. gados bija produktīvs un aktīvs. Viņš rakstīja par internetu, kad tas tikko parādījās, un viņš tad veica virkni runu par tehnoloģiju jautājumiem. Es neatceros, zem kāda vārda viņš teica šīs runas, bet ja jūs palasīsiet jautājumi par tehnoloģijām zem Nīla Postmana vārda, tad jūs tās atradīsiet. Es uzskatu, ka viņš formulēja 4 jautājumus, kas mums ir jāuzdod sev par jebkuru jaunu tehnoloģiju, kas tiek piedāvāta. Viens no tiem ir,
Kāda ir problēma, kurai vajadzētu piedāvāt šo tehnoloģisko risinājumu? Vai tā tiešām ir problēma, vai tas tiešām ir risinājums? Un viņš to atrisina izcilā veidā, kas, manuprāt, mūsdienās ir vēl aktuālāk nekā tad, kad viņš šo runu teica pirms 3 gadu desmitiem. Tas izklausās interesanti, Džeims. Es zinu, ka mēs apskatījām šo tēmu mūsu pēdējā intervijā, taču mums ir daudz vairāk skatītāju, kas to skatās tagad šajā ACIT konferencē, un es domāju, ka daudzi cilvēki joprojām vēlas zināt, kāda ir atšķirība starp CBDC un, piemēram, Apple Pay vai citām digitālajām maksājuma sistēmām, un kāpēc 93% no visām centrālajām bankām pēkšņi ir aktīvi iesaistītas šo CBDC attīstībā. Digitālo maksājumu infrastruktūra, kas pastāv tagad un kuru jūs tagad izmantojat, ir balstīta uz naudas formu, pie kuras mēs esam pieraduši. Tas nozīmē privāto klientu naudu komercbanku ķēdē. Ir daudz ko saprast par naudas, par monetārām spēlēm un neprātu, ar ko ir nodarbojušies Volstrītas par burvjiem būt gribētāji, par segu, ko viņi jau daudzus gadsimtus ilgi ir vilkuši pār plašās sabiedrības acīm. Taču ideja ir tāda, ka šodien vairumā valstu pastāv 2 sliežu naudas sistēma. Viena no tām ir vairumtirdzniecības naudas sistēma, kas ir paredzēta pašām bankām, komercbankām, kurām pašām ir rezervju konti centrālajā bankā, un neatkarīgi no tā, vai tā ir ACB vai Japānas banka vai ASV federālo rezervju sistēma. Šīs komercbankas uzglabā rezerves un veids darījumus savā starpā šajā lielajā vairumtirdzniecības klientu sistēmā. Mēs, jūs un es un visi pārējie, kas to klausāmies, mums ir savi līdzekļi šajās komercbankās, un tā ir mazumtirdzniecības ķēde, privāto klientu sistēma. Tās ir 2 pilnīgi atšķirīgas lietas. Tā nauda, ko bankas izmanto vairumtirdzniecības ķēdē, tehniski ir kaut kas cits nekā nauda, ko mēs izmantojam ikdienā. Tātad, kad mēs maksājam ar Apple Pay vai kaut ko līdzīgu, mēs izmantojam privātās mazumtirdzniecības naudu. Tā ir nauda, ko rada mazumtirdzniecības bankas, komercbanku sistēma kopumā. Lielākā daļa naudas tiek radīta no parādiem komercbankām. Viņiem ir tiesības, izmantojot sava bankas līguma burvestību, radīt šo naudu, aizdodot to mums. Viņi katreiz neiet uz bankas kasi un neizvelk skaidrs naudas žūksni, kad aizdod jums naudu. Viņi rada naudu, ko jūs pēc tam esat viņiem parādā, iesaistot procentus. Brīnišķīga ideja. Ja esi banķieris, noteikti. CBDC ir ideja, ka mums pirmo reizi būs tieša piekļuve centrālās bankas naudai. Protams, jau šodien pastāv centrālās bankas emitēta nauda, ja jūs izņemat no sava maka kādu no banknotēm, neatkarīgi no tā, kurā valstī dzīvojat, ja izņemat kādu no papīra banknotēm, pat ja jums ir vēl kāda tāda jūsu makā, jo lielākā daļa cilvēku jau maksā bez skaidras naudas, tad tur ir rakstīts apmēram šādi. Šeit Japānā ir Japānas banka, Amerikas Savienotajās valstīs federālo rezervju sistēma, jo tāds uzraksts ir centrālās bankas atbildības izpausme. Šo banknoti faktiski emitē pati šī centrālā banka. Tas ir vienīgais veids, kā centrālajai bankai tieši naudu ieguldīt ekonomikā. Un tā ir tikai daļiņa no ekonomikas, bet CBDC pasaulē viņi varēs ievietot savu centrālās bankas atbildības izpausmi tieši jūsu digitālajā makā, jo tagad jums būs savs konts atkarībā no tā, kā viņi to iesaistīs, bet vienā vai otrā veidā jums būs savs konts pašā centrālajā bankā. Un banka varēs ne tikai auditēt un kontrolēt jūsu darījumus, bet arī izpētīt jūsu darījumus un iespējams, kā ir uzsvēruši daudzi, tostarp politiķi apvienotajā karalistē un citur, kur ir ļoti sajūsmināti par šo iespēju, viņi, banka, varēs programmēt, kas var un kas nevar notikt ar šo jūsu naudu. Piemēram, ja viņi nosaka ierobežojumu, ka tajā mēnesī jūs varat iegādāties tikai noteiktu gaļas daudzumu, jo mēs zinām, ka gaļas patēriņš sadusmo šos laikapstākļu dievus, ja viņi nosaka ierobežojumus, viņi var piemērot šos ierobežojumus, neļaujot jums iegādāties vairāk gaļas, nekā ir noteikts, izmantojot viņu centrālās bankas digitālo valūtu. Un tā būs automātiska lieta, ko jūs nevarat apiet, ja viņi nolem to īstenot šādā veidā. Un arī jebkurš cits iedomājums ierobežojums skaits varētu tikt ieviests reāla laikā, tikai pārslēdzot digitālo slēdzi, kas atspoguļo absolūti murgainu kontroli pār ekonomiku tieši no centrālo baņķieru puses. Yep.
I mean, you just Jā, answered my next un jūs tikko atbildējat uz manu nākamo jautājumu, kas bija, kas jūsuprāt būtu valstī vispievilcīgākais? Un es teiktu, ka tā ir spēja rūpīgi uzraudzīt mūsu līdzekļus un izdevumus, un, ja nepieciešams, kontrolēt, kā mēs tos izmantojam. Pilnīgi noteikti, un man vajadzētu te nošķirt, jo, kā jau es jums esmu to izskaidrojis, tad banku sistēmā tādā, kā tā pašlaik pastāv, Komercbankas ir ieslēgtas starp centrālo banku un mums pašiem. Tātad Komercbankas ir liela daļa no sistēmas, un tās acīm redzot šobrīd īsteno neticamo kontroli pār ekonomiku. Un tās tik viegli neatdos šo kontroli. Tātad mēs varam iedomāties daudzus veidus, kā tiks strukturēta CBDC sistēma. Viens no tiem varētu būt, ka centrālā banka deliģē savu spēju uzturēt un pārbaudīt kontus komercbankām vai vismaz pārbaudītām verificētām finanšu iestādēm. Tātad Komercbankas arī šeit darbosies kā starptirgotājs. Tas nostādīs centrālās bankas vismaz šķietami rokas stiepiena attālumā no procesa. Ak, mēs neko no tā nekontrolējam, to taču dara Komercbankas. Ņemot vērā politisko un ekonomisko realitāti, kā banku sistēma ir strukturēta, dabiski rodas jautājums, kas regulē šīs Komercbankas un pasaka, ko tās drīkst un ko tās nedrīkst. Tās ir centrālās bankas un valdības regulātori. Un mēs esam redzējuši, kā šī vara pagātnē tiek izmantota ļaunprātīgi. Piemēram, Obamas administrācijas laikā Tieslietu ministrija lika ASV Komercbankām iesaldēt kontus cilvēkiem, kuri sniedza pilnīgi legālus, ja arī neslavas cienīgus pakalpojumus, piemēram, porno zvaigznēm, munīcijas tirgotājiem, algas dienas naudas aizdevējiem un citiem ekonomiskajiem darbiniekiem no jomām, kurām valdība nepiekrita. Valdība pieprasīja, lai bankas izņem šos klientus no apgrozības. To ievēroja pašas bankas. Bankas bija tās, kas bloķēja šos klientu kontus, taču viņas to izdarīja tādēļ, ka FIDC, kas ir viena no ASV banku sistēmas regulātoriem, teica, mēs neapdrošināsim jūsu noguldījumus. Mēs varētu jūs svītrot no saraksta, ja neaizpildīsiet mūsu prasības atbrīvoties no šiem cilvēkiem. Tātad no šī piemēra varam redzēt, kā šāda veida sistēma var iestatīt. Atkal tas neizskatīsies gluži kā tas murgu scenārijs, kad centrālie baņķieri tieši kontrolē jūsu makus, taču beigās tas tomēr būs tas pats. Jā, es varu iedomāties, kā viņi mēģinās padarīt to mums garšīgu, un šī ir viena no tām situācijām, kad viņi ieveda komunistus. Viņi vispirms ieradās Skid Rowers, Losandželas pilsētas daļā, naudas aizdevēja dēļ. Nu, mums nepatīk šie ļaudis, mums arī nepatīk pornozvaigznes, viņi padarīs to pievilcīgu. Tātad, cik tuvu mēs jau esam šādai CBDC sistēmai, vai tas nozīmē skaidrās naudas beigas? Tās noteikti var pastāvēt līdzās un iespējams kādu laiku arī pastāvēs. Tas nebūtu nenozīmē, ka vairs nebūs tādas lietas kā skaidrā nauda, taču mēs jau esam redzējuši, kā bezskaidras naudas sabiedrība ir attīstījusies un cik ātri tas ir noticis. Esam tajā brīdī, kad Japānas ekonomika joprojām lielākoties balstās uz skaidro naudu, lai gan tas mainās. Bet es atceros, ka pagājušajā gadā piedalījos konferencē Anglijā un tas bija patiešām šokējoši. Lai gan es to apzinos un esmu to pētījis un runājis, bija patiesi šokējoši pat ieiet daudzās kafejnīcās, restorānos un mazumtirdzniecības veikalos, kas burtiski neņēma vairāk skaidru naudu. Viss tur bija tikai bezskaidrajā, un arī tas bija šoks manai sistēmai, bet tā jau ir realitāte. Tātad varētu iedomāties, ka ieviešot CBDC būs līdzās pastāvēšanas fāze. Bet ļoti labi var arī iedomāties, ka skaidra nauda varētu tikt likvidēta kāda viltus karoga finanšu notikuma vai cita ārkārtas attaisnojuma dēļ, un lielākā daļa cilvēku mūsdienās iespējams pat nepamirkšķinās ne aci. Tieši tā. Apmeklējot vietējo lielveikalu, cik daudz cilvēku jūs redzat ar savu iPhone un karti un EasyPay karti, nevis ar skaidro naudu, es domāju, vai tas jau nav pārāk? Diemžēl, jā, un es saku diemžēl, jo man bija liels prieks par to, ka Japāna joprojām lielā mērā ir vērsta uz skaidras naudas atbalstītu ekonomiku. Līdz tādai pakāpei, ka automašīnu var nopirkt par skaidru naudu, un tas pat nav nekas neparasts. Bet tas tiešām mainās, turklāt ļoti ātri, jo bez skaidras naudas norēķinu sistēmas šeit ne tikai tiek ieviestas, bet tiek aktīvi popularizētas arvien vairāk.
Un, diemžēl, cilvēki, kas maksā ar savu mobilo tālruni vai ar karti, mūsdienās ir daudz biežāk sastopami nekā agrāk. Pat šeit, Japānā, kas bija viens no retajiem izņēmumiem attīstītajā pasaulē, kā uz skaidru naudu balstīta ekonomika, dažas lietas mainījās. Un es varu iztēloties, ka pēc dažiem gadiem mēs sasniegsim punktu, kurā bezskaidras naudas maksājumi būs izplatītāki nekā skaidras naudas. Ko mēs varam darīt lietas labā, izņemot iespēju pēc iespējas biežāk maksāt ar skaidro naudu? Kas vēl mums ir krājumā? Es teiktu, ka tā ir ļoti, ļoti laba lieta, ar ko sākt. Un es domāju, ka šī ir viena no tām problēmām, kas nepārprotami ir sabiedrības problēma, kuru neviens nevar atrisināt viens, bet mums visiem tā ir jāpadara par savu daļu. Un mūsu loma ir boikoti un apzināti pirkumu lēmumi. Un ne tikai izvairoties no veikaliem, kas strādā ar bezskaidru naudu, bet, protams, atbalstot veikalus, uzņēmumus, mazumtirgotājus. Vai jums pazīstamas personas, kas vēlas sniegt pakalpojumus ne tikai par skaidru naudu, bet arī par dārgmetāliem, kriptovalūtām, maiņas gradzeniem vai citām kopienas valūtu versijām, vienalga kādas tās būtu. Es neesmu šeit, lai izlemtu, kā jums tieši tas jāizmanto, bet es domāju, ka var izmantot visu, kas nav CBDC. Un tā ir viena no lietām. Kamēr mēs kustināsim muskuļus un turpināsim veidot kopienu, kas tiek atbalstīta, vismaz šīs pārējas gadījumā, lai tad, kad notiks bezskaidras naudas ieviešana un arvien vairāk cilvēku ies pa šo ceļu, vēl joprojām būs cilvēki, kas būs gatavi pat iziet apkārtceļu, paciest nērtības. Ja nepieciešams, lai norēķinātos ar skaidru naudu vai dārgmetāliem vai ko citu, tad šī ekonomika vismaz varēs turpināties. Protams, lielākā daļa cilvēku pievienosies bezskaidras naudas režīmam, lai tiktu tālāk, taču cilvēkiem būs iespēja atbalstīt šo kopienu. Bet ja mēs netrenēsim šos muskuļus un vienkārši teiksim, ak, tas nav vērti, es vienkārši gribu aiziet uz veikalu un nopirkt kaut ko, šoreiz man būs jāmaksā bezskaidrā. Jo vairāk mēs tā darīsim, jo vairāk mūs ieņems bezskaidrā pasaule. Galu galā runa ir par mūsu ieradumu sistēmu, un mums ir jāpierod samierināties ar nepatīkamībām, lai atbalstītu pasauli, kuru mēs gribam, un lai izvairītos no pasaules, kuru mēs negribam. Āmen. Uz to, Džeims. Mēs tuvojamies mūsu laiku beigām, bet es vēl labprāt iemetīšu ko personīgu, kas mani gan novērš no scenārija, bet ļoti kustina. Ļaujiet man aprakstīt jums hipotētisku situāciju tev, Džeims, un redzēt, kā tu reaģētu šādā situācijā. Es zinu, ka par šo tēmu ir tik daudz ņirgāšanās un spekulācijas. Tas jau kļūst pilnīgi nekontrolējami tādā veidā, kas var jūs apgrūtināt, jo mēs noejam no ceļa un visos līmeņos iespiežamies trušu alu sistēmā. Bet man jums ir jāpajautā par iespējamo 13. jūlijas slepkavības mēģinājumu Trumpam. Vai tas būtu pareizi? Protams. Tātad, pieņemsim, ka jūs vadāt konferenci un parādās jautājums par iespējamo 13. jūlijas slepkavību. Cilvēki satraucas par to, kas tur īsti ir noticis, ir visdažādākās spekulācijas, un jūs kaut kādā veidā novirzāties no kursa. Jūs paņemat savu āmuru un atjaunojat mieru. Ko jūs darat, lai cilvēku šādā situācijā noturētu uz pareizā ceļa? Es domāju, ka brīdī, kad cilvēki ir izrādījuši interesi par to, ir par vēlu tos ar āmuru mierināt. Es nekad neuzņemtos pateikt cilvēkiem, par ko viņiem vajadzētu domāt, vai kam viņiem vajadzētu tērēt savu laiku vai uzmanību, vai likt viņiem netērēt laiku vai uzmanību tam vai citam. Un pat ja es to darītu, kurš manī klausītos un kāpēc? Tomēr es varu droši piezīmēt, ka šāda notikuma nozīme man kā cilvēkam, kas netic tai politiskajai sistēmai un procesam, kas mums 4 gadus pasniedz vergu ieteikumu kastīti, jeb balsošanas urnu, dotais notikums nav būtiskāks par daudz nozīmīgākajām centrālo banku digitālajām valūtām, par konfliktu Izrēlā un Ukrainā un citām lietām, par kurām mēs šodien jau runājam. Tā patiesajai nozīmē nav nekāda sakara ar to vai citu politisko kandidātu. Runa ir par to, kam tie cilvēki, kuri kontrolē šo sistēmu, vēlas, lai mēs noticētu. Kas ir noticis un kāpēc viņi vēlas, lai mēs tam noticētu. Tātad, ja es varētu kaut ko pateikt šādā iedomātā situācijā, es vienkārši teiktu, ka varbūt liederīgāk būtu paskatīties, ko šis notikums nozīmē. Kāpēc mēs tiekam tā stūrēti?
par šo notikumu domāt, runāt tieši tādā veidā. Kā interesēs tas ir? Ja mēs pieņemam šo stāstījumu tādu, kā tas mums tiek uzspiests, kurp tad tas mūs aizvestu pie kāda rezultāta? Un ja nevar atrast citu iemeslu, tad varbūt tikai tāpēc, lai mūs atkal ievilktu politiskajā diskusijā un atkal visus pievērstu tam, kuru šī kontrolētā kreiso labējo laupītāju putnu pusi mēs gribam politiski atbalstīt. Varbūt arī tikai tāpēc, lai atkal cilvēkus ievilktu šajā Sanšova cirkā. Tā varētu būt šāda pasākuma patiesā nozīme, tāpēc es to vismaz paceltu diskusijai. Ļoti labi. Pats pēdējais jautājums, Džeims. Vai jūs bijāt pārsteigts, ka Julians Assange tika atbrīvots? Es domāju, gan un pat. Ja tikai ilgtermiņa narratīva dēļ, piemēram, kā Ukrainas konfliktā vai Afganistānas konfliktā vai kādā citā, šķiet, ka noteiktā brīdī tas kļūst par patieso mērķi paturēt to šajā bezgalīgajā procesā, šajā statusā. Es nesaku, ka būtu bijis interesanti redzēt, kā tas būtu noticis tiesā, bet es neesmu pārliecināts, ka es būtu gribējis redzēt, kā process būtu beidzies tiesā. Jebkurā gadījumā tas mani pārsteidza. To es negaidīju. Es to neuzskatu par brīnumainu vārda brīvības iegūmu, kaut vai tāpēc, ka viss, kas patiešām tika izlemts, bija, jā, vainīgs, es esmu vainīgs, tagad palaidiet mani vaļā. Tas īsti nepalīdz pamat problēmai, ka ir radīts precedenta gadījums, ka normāla žurnālistikas prakse ir atzīta par nelikumīgu. Un tas būtībā ir tas, kas šeit ir nostiprināts. Par laimi tā, jo varēja būt vēl sliktāka. Varēja būt arī reāls tiesas spriedums, ka viņa izdarītais bija nelikumīgs, kas būtu radījis vēl sliktāku precedentu. Bet būtu varējis arī būt labāk, jo daudz labāk būtu bijis pasludināt par nevainīgu kādu, kurš pilda tikai žurnālista darbu. Pilnīgi noteikti. Mēs varam teikt, ka varbūt mums vajadzētu svinēt viņa atbrīvošanu, taču mūsu svinībām vajadzētu būt nedaudz pieklusinātām, jo atbrīvošana radās darījuma rezultātā. Mums, kā vienmēr, ir jāturpina norādīt uz faktiem un problēmām, kas saistītas ar šo lietu, nevis jākavējas pie iesaistīto cilvēku personībām. Pilnīgi piekrītu. Nu, dārgie ACK konferences dalībnieki, kā būtu ar kārtīgiem aplausiem Džeimsam Korvetam? Brīnišķīgi, paldies, jūs esat izcēlis galdā dziļas sakarības. Mēs jūs augstu vērtējam, mēs jūs mīlam. Paldies, Dan, par fantastisko uzrunu.